Jāzeps, no! Vajag izmitināt dzelzceļa strādniekus. Reinis nav mājās. Vilis pavākais teica, lai ved pie tevis. Jā, lai ved šurpu. Tu tur būt. Nu, ej. Kauns tev to zirgu nedevu, ko un tu nevarēji viņam pavēlēt? Viņam zirga nav. Un pavēlēt tas viņam nevar, tāpēc viņš man nav pakļauts, saprot? Tu kā nav pakļauts gal galā? Tu man, meistari, pasaki skaidru un gaišu. Kam tad tas Reinis ir pakļauts, ko? Viņš ir brīvs zemnieks, un saprot? Un kamēr viņš pilda savu šķūti, es viņam pavēlēt nevaru. Nu, ja viņš brīvprātīgi, redz, ka jūs, tad... Ak, tad mēs tie muļķi esam, jā? Kas jums te? Kolhoza nav Latvijā nemaz? Nu, nav kolhoz, nav, saprot. Kur tad viņi var rasties? Nu, kas tad jums? Revolūcijas nemaz nav bijis? Nē, nav bijis. Vajag taču kaut ko darīt. Ko gaidāt, ka komunismu mēs jums uz paplātes pienesīsim klāt? Kāpēc neņemat tādus puķus pie dziesmas? Nu, kas par Reinis var būt? Kas var būt? Viņš ir sīkzemnieks, saprot? Mēs sīkzemnieks. Daudz jums te tādu sīkzemnieku. Un kur te jūs bijāt? Proletariāts. Jā, mēs te pa to laiku iesim zarnas staipīt, vai nekas mēs kā mieļi esam, vai? Hei, viss apkārtnē neviena zirga nav, nu tu klausies, tu aizej uz to ciempadomi. Un ko padomi var par to teikt? Aizej. Aiziešu. Daudz jau to zirgu nav, bet varbūt Vilis Jānovičs kaut ko izdomās. Nu, piespiedīs kādu. Piespiedīs. Viņš jau ir meistars uz to lietu. Gan jau kādam zarnas izlaidīs pilnīgi. Izklāstīt. Samniecīgi, ūdeni var dabūt karsto? Ūdeni. Var, jā? Nu, vācieši, ot Somi, tie bijis tie maitas. Mūžam neaizmirsīgi. No man platēvātās to jau stāstīja reizes 20. Jā. Bet Somiem nebija koncentrācijas nometņi. Kā tu zini, puiši? Varbūt, ka bija tikai tālāk. Mēs tik tālu neaizgājām. Kur tad citādi tādi zvēri būtu radušies? Neņem kā likumi rakstīt nekā. Tikai vairāk mūs jau nomušināt, vairāk māju izpostīt. Jūs varžēdāji tīri puiši salīdzinām ar Somiem.
Nu, es jums saku, puiši. Vārdi ciet franči un nevis vācieši. Visiem burži vienādi. Vienalga. Tēvs, Vasi. Iedod kā tāpēc, man jau kaut kur pazudus. To tu neguldi, puiši, ko rīt būs smaga diena. Tāpat vien aizdomājums. Kāds tev domas? Tik jaunam. Dīvaini iznāca tā mūsu atbraukšana. Bijām kaut kā savādāk iztēlojušies. Tu, kas sagaidīs kaut kā vai? Rīgā mītiņā taču teica, kā frontē uz pirmajām līnijām. Bet te... Ej, un vēl tie ceļmalā nomestie gūšana, tas saimnieks. Nu, kāpēc tā? Kas ir? Saspēlēsim? Saspēlēsim. Cik? Divi. Tagad. Iedod. Banku liet. Divi? Ir. Kur tālu? Labi. Šita lieta, te tur. Nē, pēc. Uzmanību. Aiziesim. Viņš ar stūma! Man arī. Tu tak stūmi! Var uzvar, jā? Vienalga tu stūmi. Friča armija arī noteikums neievēroja. Kā tā mums izgāja tajā pašā kurzemē? Sanācām pa nakti sagulām gar ceļiem pretī vienai skolai. Tur šie bija salīduši. No rīta pavēles nav, nu ko mēs, protams, sēžam. Šie ar neko snaigstās gar logiem. Beidzot atskrien leitenantiņš no pulka. Tā un tā, cauri ir karš beidzies. Kapitulācija tātad. Mēs šiem uzreiz par uporu tā un tā. Jūs ejat kapitulējuši. Cauri ir kapitulācija. Nu? Nē, neko, un šie izkar baltu karogu trešajā stāvā viss kā pienākas. Mēs aiz prieka lecam gaisā, dancojam, bļaujam, pēc tam skrienam pie šiem. Un tā, brāļi, šie mūs pielaid kad 70 metrus. Un pēc tam maitas. Uzreiz ar 9 ložmetējiem pa mums. Mēs vēl turpinām desot. Nesaprotam vispār, kas notiek. Šito es viņiem neaizmirsīšu nemūžam. Nu un tālāk.
Nu kas tālāk? Nu kas tad tur vēl tālāk varēja būt? Sagulām ceļvalsts grāvī un blietējām kā traki, kamēr atbrauc mūsu tanku un saspēr to nolādēto skolu līdz pamatiem. Un vēlāk izrādījās. Ai, nevajag Nikolai, puikas dēļ nevajag. Kāpēc? Lai runā. Lai klausās. Lai puiki dzird, pie kā mēs esam atbraukuši. Vēlāk Kam palīdzēt. izrādījās, ka tie nebija vācieši, bet latvieši no SS ieroču šķiras karaspēka. Klausies, tu klusāk. Saimnieks izdzirdēs vēl. Nu un tad, vai dzird? Tik un tā jau maita nesaprot. Varbūt, ka saprot. Protams, ka saprot. Tikai izliekās. Kā viņš var nesaprot? Kā te nevar nesaprast, ka mēs tā cilvēku valodā runājam? Vienas nesaprot. Ne, nu, Hans tie karu iesāk, gribēja citiem uz kaklu sēsties. Tas tā. Bet latvieši. Nu, ko tie līda tai putrā? Nu, kas tiem bija vajadzīgs? Nu, ko tie gribēja iekarot? Vai tiešām viņi gribēja fašismu? Nu, kā tajā skoliņā, ko Koļi tikko stāstīja. Nu, būtu padavušies un viss. Nu, būtu pasēdījuši kādā nometnē un pēc tam braukuši mājās zemē ar to zirgu zveju. Nu, zvejot. Vēl ne. Nepadodas un nepadodas. Aiziet apskaties, vai kartupeļi mīkst. Zemnieks atkal staigā. Lai staigā. Kas tev par dēļ, ko viņš savā mājā dara? Nepatīk man viņš puiši. Darīt, ko gribat, viņš man nepatīk. Ko viņš vazājas pa vakariem, ko? Jums vēl nožmīgs tums sākā tie Vasīla Aničs, Somar, Duns vai Cirvi. Kā viņš uz mums vakar noskatījās, ko? Nē, sakiet, ko gribat. Viņš jāņem pie dziesmas. Pistoli tieši pie deguna, lai pasaka skaidru un gaišu, ko viņš īsti par mums domā. Stobri pie tām Hitlera ūsiņām. Nu, sakiet, kāpēc viņš tāds ūsiņas uzaudzējis, ko? Ha? Nu, varbūt, ka viņiem tagad tādas ir modē. Modē? Kāpēc ne nevienam citam no ko? Ne Jāzepam, ne Vilim Jānovičam, nevienam ko? Par ko ne? Un kā tam dzirnavniekam, kurš mums šup vedot, izlamāja? Nu, tas jau tīrais fašists. Paskat, kāds dzirnavs uzbūvēs no akmeņiem. Un šitais Reins, tas nav labāks. Kuram no mums ir divi stāv maiko, a? Divi vien ar veceni dzīvo. Nē, sakiet, ko gribat, es pēc tās skolas, es nevaru viņiem mierīgi noskatīties. Ar tām musām ir tā. Ja man tāds būtu. Nevar izrādījos, ka kādam maitam, pasaules lielākajam maitam, ir tāds pašs ūs kā man. Es taču nodzītu nost uzreiz. Katrs kārtīgs cilvēks nodzītu. Es arī nodzītu. Tie puiši vispirms jāuzaudzē. Ko viņš vazājas apkārt pa vakariem?
līdz oktobra vidum tiksim garām tur tam līkām bērziņam, tad būs vieglāk. Tagad jāsarākojas. Nevienam visā valstī tagad nav viegli. Ziemā sāks stacijā pievērst mežu un būs kauns, ka mūsu dēļ nevarēs palaist vilcienu. Ot tā, zēni. Līdz svētkiem jāpabeidz, kā pavēlēts. Kāpēc tā? Saimniek! Jā. Nu, jau tuvāk gan. Es redzu, tā Vasi esmu nodomājis aprecēties. Aprecēties nav slikti, sevišķi pēc pirts. Kur tur mūs, puisi? Tev taču ir sieva sava Aņuta, gaida atgriežamies. Viņš mums sataisījies turkos ierakstīties. Nu, babņikiem mūsu brigādē nebūs vietas. Viņi pati no manis atteicās. Tas ir, ko tu tur muldi, kurčs dēls? Kā tā atteicās? O tā ņēma un atteicās. Kas tu esi kāds atvedens, ka viņi sieva no tevis atsaka? Tad tu paklausies, ko karavīra sieva raksta savam vīram. Ja tu nebrauc pēc dembeļa tūlīt mājās, tad var vispār nebraukt. Tā vaņa. Nu, ko tu reiz neteici par to vēstuli? Šitā lieta ir jāapdomā. Jā. Tā ir problēma. Nu, bet ko tad tu viņai rakstīji? Ko rakstīji? Kā ir tā rakstīja? Klausies, puiši, nestribiet karstu tikai. Bet tu stāsti viss pēc kārtas un netēlot aizvainot popu galā. Kas tur ko stāstīt, paši redzat. Norvēju var sakot, pēc dembeļa uzrakstīja viņai. Tā un tā esmu labi karojis. Jā. Bet tagad gribu palīdzēt kādai mazai brāļu republikai, tā sakot, atjaunot saimniecību. Nu, gal galā taču jāapskatās arī tās zemes, par kurām karojām. Nu, vai tad tas ir kas slikts? Bet šī kā ar nazas sirdī, nu vai tā ir karavīra sieva, ko māca? Klausies, varbūt, ka viņi gribēja, lai tu palīdz mājās, tu saimniecībā. Ei, ko mēs tur te kolhozā neesam redzējuši? Kā ieraksies, ārā netiks. Rubī līdz kapu malai pasi nedos. Pasties, tēvots Vasi gribēja izpestīt Andriušu. Nelaid. Malacis bija puļkāds. Aizbēga pats. Zarkā esmu redzējis to kolhozu. Te būtu kolhozam īstā vieta. Pasties, saimniec, katrā reizē no govs pat painim izsauc. Nu? Tad arī izlēma. Aprecēšu vietējo. Taisīšu bērnus, lai dzīvo Baltgalvī, lai priecājas par padomu varu. Paga. Nu, tu mums ir dod, Toņika. Nu, ko tu uzreiz tā? Ko, nu? Jūs paprasiet tam tur līgavanību, ar ko viņš sataisījies precēties. Ar ko viņš nodarbojās, kamēr mēs te viņu vietā vergojam. Paprasiet zēnam, nekautrējieties. Par ko te mēs karojām? Lai mūsu dārgais līgavainis tagad varētu pie buržuja meitiņas sāniņiem Kas tad nu tie par kulakiem, par buržujiem? Pats dzirdēja, Jāzeps teica. Muļķis tad izliecies izglītots. Kolhoz, taču viņam man liekas, te nav ko. Neklistinies te, apskūsti, paklausies, ko es tev pateikšu. Kolhozi te būs. Tāpat kā visi. Ko tu domā, tu gribi, lai viņiem te ir savādāk nekā pie mums? Par ko te mēs karojām?
Kas ir nodevējs? Kas ir nodevējs? Es to 42. gadā. Asinis par dzimteni. Tu saproti, muļķīt, tu saproti, es tā nevaru. Es nevaru tā, ar man tā nekad nav bijis. Es nevaru kā dzīvu sirdi pārplēst uz pusi. Tu saproti? Tu nesaproti. Tu nesaproti. Dod es tev vēlreiz izstāstīju. Varbūt sapratīsi. Viktor? Viktor? Tu man cieni? Te klausies tvari. Tu klausies visi. Stāsti, brāl. Stāsti visu vēl vienreiz. Nu tad tā. Es atzīstos, ka es torīt nosimulēju, piekrāpt, tā sakot, savus biedrus. Nu, Nelietīgi. Neliet, Toļi. Stāsti, brāl. Stāsti visu pēc kā. Es atzīstos, ka es esmu pelnījis visbargāko sodu. Jā, sodiet mani, brāļi. Bet nodevējs es neesmu. nu ko tu, nu, Toļik, nu? Nodevējs es neesmu. Es atzīstos, ka es valstī tik grūtā brīdī par savām jūtām domāju, bet nodevējs es neesmu. Toļik. Nodevējs ne. Ko viņi teica? Ko jūs runājāt? Mēs sapratāmies siržu valodā. Man taču ir labi. Jā. Ar skuķi viss ir skaidrs. Nu, tagad jārunā ar Reinu. Vai? Kaut arī viņš nav, nu kā teikt, tēvs tomēr. Onkuls, ģimenes galva un saimnieks, kā teikt. Nu, izrunāsimies reiz par visām reizēm un tad redzēs, kas viņš par cilvēku un tad jau redzēs, kā tālāk. Interesanti. A kā te jūs sarunāsieties, ko? Kad labi grib, var sarunāties arī bez vārdiem. Kā? Bet vispār var pasaukt Viljanoviču vai Jāzepu pa tulku. Pasauksim Jāzepu. Viljanoviču nevajag. Ar viņu Reinis nemaz negribēs runāt. Te vajag mazliet diplomātiju. Saprot? Arī ļaunu, par labu guļies. Kā ka neredzēs? Reini, ir atnākuši.
Ciemiņi. Patiesību sakot, jums jau sen vajadzēja šitā tētā pasēdēt. Kā nekā zem viena jumta tad dzīvoja. Tad atnākusi. Lai toks sēž no. Tā ir mana meita. Tā ir viņas meita. Zinām, man zēni ir vērīgi izlūki. Vai noiziet tādu uņu slēpt no maniem malacīm? Marija, es savā istabā. Ko tu reji? Nu tak neapēdīs. Neapēdīs taču. Marija, es savā istabā. Anatolijs Makaričs tā sakot. Nu, es teicu Reini, cilvēki atnākuši, es teicu Reini. Zem viena jumta dzīvo tur galvu klāja saimniec. Ko? Pāri plašās Volgas krastiem dziesmu skaņas gaisu jauc, laivās izpušotiem mastiem, Steņka rāzīms augšu brauc, jaunas sievas apkampienos, drošais borgais attamans, kā vēl laikus kūpstos vienos, galvā mīlas skurgums tlans. Tev, Reini, ot rokas aug, ot šitā, vai ne? Bet mums ot šitā. Ko viņš saka? Viņš saka, tas ir sīkburžuļs, saprot, tas ir zirneklis, saprot, tu nepolīgi citiem atdod, bet viņi ir gatavi atdot cilvēkiem visu, saprot, gatavi atdot. Kāds zirneklis? Nē, to zināk saprast tik tieši. Nevajag tā. Nu, bet ko dot? Kas? Un kāpēc man jādod citiem? Un ko dot? Nu, ko tu esi atdevis? Kas tev ir bijis? Un ko tu esi atdevis citiem? Ko viņš tur prasa? Viņš prasa... Jā, viņš prasa, ko tu esi atdevis citiem. Es? Jā. Nu kā ko atdevis? Nu tā visu tā kā atdevis, nu. Skaties. Tā ir tava zeme. Un tā ir mana zeme. Nu, šitā visa. Tā ir viņu zeme. Tagad apvelkam visu to kopā. Nu, un iznāk kolhos, tu saproti, saimnieki? Kolhos, visi vienādi. Nu, bet kur tad ir? Nu, kur ir tava zeme? Rauda, ko tu darīji? Ko viņš grib no Vasilija Ivaniča? Viņi taisa kolhozu. Mēs taisām kolhozu. Tas ir labi. Nu, es jau esi viens, es taču apvilku riņķī. Visi vienādi. Vasja, kur ir tava māja? Ko, Vasja? Viņam pasaki, ka Vasilija Ivaniča māja fašisti nodedzināja. Varbūt pat latviešu fašisti, tā kā nav ko piekasīties. Patiesi, ko viņš piekasās tēvocim Vasjam? Ko tu runā? Viņa māju friči nodedzinājuši. Atcies. Bet,
nodezināja mana ģimene. Nu, ģimene nebija mājās. Nebija mājās. Nu, kur tad viņi dzīvo, ja māja nodedzināta? Vasi, kur tavēja tagad dzīvo? Kolhoz klubā iedeva istabī. Kas tā par istabu? Un cik cilvēki? Cik tad tavējo ir? Sieva un 2 meitas. Nu, drusciņ jaunāks par tavu māsas meitu. Nu, un pēc, ka brāļdēls Vasilijs arī. Tās krita karā un būs laikam jāņem pie sevis. Bet tas ir brašs puika, saprot. Tikko aizrakstīja, tūlīt atbrauc pie manis. Kaut kas nelaid, bet vienalga apmoka pie manis. Nu, liecies taču mierā tā kā bērns. Nu, bet kāpēc tad viņš neceļ jaunu māju savai ģimenei nodedzināta? Nu, piemēram, pirmajā kara manam tēvam ar nodedzināja 9 ēkas, bet mēs uzcitām jaunu lūkšu šito pašu vai slikta māja ar brāli. Reiner, tas ir tāpēc, ka viņam dzelzceļš ir pirmajā vietā. Viņš par to domā vairāk nekā par savu personīgo māju, jā. Tas ir tāpēc, ka tev rokas, saproti, augu nepareizi, tu tikai šitas, bet viņiem ir stāv. Jā. Redzi, viņi domā par citiem, viņi par citiem domā, bet tu viņus nelaid sēdēt uz savas brilles, uz poda tu nelaid saproti sēdēt. Un tas ir tāpēc, ka tev rokas augu nepareizi, tikai šitā, saproti, jā. Ko viņš saka? Jāsaka, ko tu saki? Ko tu saki? Reini, prosu, Reini. Lai es esmu Sibīrī. Man viss aizvadīts uz Sibīrī, Reini. Uz Sibīrī, Reini, kur ir. Nu, cies mierā tā kā bērns. Dzelzceļš viņam dzelzceļš. Ko domājies? Bet vai tu zini, un vai šitie zina, cik jāstrādā, lai uzceltu māju? Un cik ir jāstrādā, lai paliktu kaut kas pāri? Un bet lūk, tādus kā tu un šitie, kamēr jūs karojāt, mēs jūs barojām. Un šitos arī negrib sēdēt uz viena poda. Skaidrs, ka negribu savā mājā. Nav jau stacija. Jūs varat te taisīt savus kolhozus, cik jūs gribat, bet maniem hektāriem jūs klāt netiksiet. Āre, ko saka jūsu pašu Staļins? Kas tur rakstīts? Tas ir Staļina solījums, ka Latvijā zemniekiem zemi neņemšot. Paraksts ir īsts. Tikai tipogrāfijai iespiests. Nu kā? Saimnieku vārds ar tintu uzrakstīts. Skaidrs, ka īsts. Nu kā, bet tad taču viņiem te kolhoz nebūs. Nu jā, paši negribēs, tad nebūs. Bet viņš taču negrib kolhozā.
Pieci frontinieki, ko jūs? Nedomājiet, ka visi latvieši ir tādi. Liels vairums bija ar muzejiem. Vesela gvardes divīzija, un no pašas Maskavas. Bet šitie te bija tie tikai daži. Un tos šķiru cīņa aizmēzīs meslēnē. Vot kā būs. Pareizi, nekā negrib saprast un vēl plātās. Fašists viņš ir. Redzi, puišiem nepatīkam. Tu, Viljanovič, esi padomi vara un pasaki skaidru un gaišu. Kā būs tālāk? Kā būs tālāk? būs? Ja negribēs mūs saprast, tad mēs piespiedīsim mūs saprast. Mums tāds iespējas ir. Bet jūs jau ar labiņu, jā. Aizgājāt līdz pašai Berlīnai fašists sasitāt, bet vienniek sasika priekšā apmūsāt un nedevāt pretspar pretpadomi propagandai, jā. Nē, Viljanovič, tā nevar. Mēs jau nepazīstamies. Un kā nekā zem viena jumta dzīvojam, no kā pie cilvēkiem tam. Biedrs jauneklis pareizi novērtē pašreizējo cīņas momentu. Cilvēkus vajag pazīt un vajag arī pārmācīt, lai nedomā jokoties ar padomu varu. Bet, kas attiecas uz kolhoziem, tad es jums teikšu tā. Kolhozi būs. Tikai pēc kāda laiciņa. Latviešiem ir tāds labs sakamvārds, kas lēni nāk, tas labi nāk. Vot kā būs. Viss pateicis. Paldies, Andriuša.
Ot kā aizliedās ar visu čemodānu. Tas ir kā? Tas ir kā aizlaidās? No manis? Seržanta Antolija Makariča. Ar čemodānu rokā? Nu, un kāpēc rokā? A tāpēc, ka pavisam aizlaidās, kamēr mēs te dzīvojam. Tā sakot, iespļautu veselē padomi karavīram. O, maucība. Kā tur malcība, kas kuķis ir prom? Vajag taču kaut ko darīt. Tā atstāt nedrīkst. O tā, dārgais. Kamēr tu te čamājies un cēlas runas teici, tikmēr tavu meitiņa. Čuču! Mammucīts vien palicis. Kur viņi ir? Pamapoļas, nu, taču. Netarkojiet. Kur viņi ir? Atnāks Reinis un tako. Kā tev nav kauna, tēvots Vasilij?
Viss kārtībā? Aizvedi? Skaidrs, kā aizved. Un ko tad Anna teica? Ko teikt? Lai dzīvo jau cik vajag. Ko tu te sēdi tumsā? Tāpat vien. Tā kā tāds bērns. Redz, sarunājām katru gadu satikties pie Vasilija Ivanoviča. Vils Janovičs ierādīja, tā teikt, 2 istabas muižas sēkā. Atbrauc sieva Natālija Eļizāra un ar meitām. Andriuš, tas puiskāns, šāds tagad tu dzīvo. Un Nikolais tagad ir milīts sapriņķa centrā. Man kojas salst. Labdien, māmuļis! Labdien, dēliņ, labdien! Labdien! Sieviņu vai? Sieviņu mana, jā, mašeņka vietējā no Rīgas atved, jā. Taču.